Labdien! Es gribētu pateikties katram par jūsu atbalstu, materiālu, garīgu, un par to, ka jūs stāstat un varat liekat arī Facebookā draugos šos raidījumus, lai cilvēki zina, ka ir dievvvārds, kurš skan caur šiem raidījumiem, ir piemēri, kuri padara mūsu sirdi bagātāku. Jo redzam, ka ir daudz informācijas šodien, bet tas sāls, kas iziet no Dieva vārda, viņš tomēr nav tik daudz, tīpaši mūsu latviešu valodā. Un es gribētu šodien pastāstīt tādu piemēru. Netik sen ir parādījušās tādas tehnoloģijas, kuras var ātri dabūt zeltu. Un pat tagad ar tām labajām tehnoloģijām redzam, ka netik viegli tiek atrasts zelts, bet agrākos laikos vajadzēja ilgi meklēt, ilgi mazgāt tos smiltis ārā, un lai tur varētu atrast kaut cik zelta. Bet cilvēki to darīja. Varēja varbūt tonnas pārmeklēt smiltis, bet tomēr tanīs smiltīs atrast kaut mazu kripatiņu zelta. Šodien tas kungs, viņš mūs pamāca arī caur savu vārdu, lai mēs būtu cilvēki, kas šodien varam atdalīt tādu nesvarīgo, varbūt viņi ir ļoti daudz, bet tanī nesvarīgajā, varbūt tādā, liekas, situācijā kaut kādā grūtajā, bet tanī tomēr saskatīt to zeltu, to svarīgo, ko es varu paturēt savā sirdī. Atceries, ka rakstīts par Mariju. Marija, kad eņģelis runāja, viņa vārdus, viņa paturēja savā sirdī. Viņa paturēja šos vārdus, lai varētu pēc tam pārdomāt to, ko eņģelis bija teicis. Un arī, kad mēs lasām Jeremijas 15. nodaļā un 19. pantā rakstīts: Tādēļ tas kungs man sacīja tā: ja tu piegriezīsies man, tad es tevi paturēšu pie sevis, lai tu man no jauna drīkstētu kalpot. Ja tu izšķirsi patiesi vērtīgo no niecīgā, tad tu būsi it kā mana mute. Mans mīļais kungs, es lūdzu tevi svētī. Palīdz mums, lai mēs varam ar vienu saskatīt tavas svētības, Dievs mans, cilvēkos, situācijās, savā dzīvē, Dievs. Tad, kad liekas, ka tāda kaut kāda niecība, tāds tukšums, tāds tuksnesis, Dievs, un liekas, nekas nemainās, nav nekāda jēga no tā visa, un pat bija kaut kāds finansiāls zaudējums, Dievs, un liekas, priekš kam, kāpēc, bet arī tanī tu saki, tā ir mana skola, es tev daudz ko mācu, es tev daudz ko gribu parādīt un iemācīt, tāpēc tev lūdzu svētīt, Dievs, lai mēs neesam kurnētāji, bet pieņemam labos pamācības, labās, kuras tu mums šodien māci. Paldies tev, es pateicos tev, Jēzus vārdā. Āmen. Dieva svētības tev. Visu labu.